Man viss sākās ar ģimeni. Es uzaugu folkloras ģimenē, piedzimu, dziedu, darbojos. Folklora tagad man ir ļoti tuvu sirsniņai, un tas ir mans mantojums, kuru es plānoju turēt godā. Es no mammas pārņēmu šo vadību, vadīt tautslietišķo mākslas studiju Bārbeli. Un studija man nav tikai vieta, kur satiekās rokdarbinieki. Tā ir vieta, kur arī dzīvo tradīcijas. Un tāpēc tas viss notika ļoti dabiski un vienkārši. Tas nebija pienākums, tā bija mana atbildība un uzticēšanās. Katrā mežģīnē ir iekšā tas stāsts. Aiz katras mežģīnas stāv aizmugurē cilvēks, kas to ir darinājis. Un tas ir mūsu kultūras mantojums, ka es uzskatu, ka tas ir lieliski un šis ceļš turpinās un es arī to turpinu.